Mani mīļie, man nebija nekādas iespējas jums rakstīt pirms došanās ceļā, jo mums pirms ēšanas bija pēkšņa trauksme. Pretinieki sāka apšaudi un ieņēma daļu no ierakumiem. Bet tagad viņi atkal ir ārā no turienes, taču joprojām tup bumbas sprādzienu izrautajās bedrēs. Tā bija pretīga nakts, no 3. uz 4. īpaši augstā laika un sniega dēļ. Bez tam vēl tie dubļi ierakumos. No rīta uzbrukuma laikā granātas sprādziens nogāza mani zemi. Rīta iežu gabali norīdināja manu galvu. Tāpēc šodien joprojām esmu gultā un man sāp galva. Bet citādi nekā jauna. Bataljons 4. datumā atkal tika nomainīts un šovakar tam atkal jādodas prom. Neko sīkāk es tagad nevaru un nedrīkst rakstīt. Kontrole joprojām ir stīga. Sirsnīgi sveicieni, jūsu Adolfs. Adolfs Drēbers, sievai un ģimenei. 6. martā 1916. gadā.